Lūdzu. Jā, paldies. Labdien, labrīt. Tad šodien es pastāstīšu par nelielu pētījumu, ko ir veikusi Digitālās drošības alianse, un pastāstīšu arī tur savus novērojumus saistībā ar Latvijas iedzīvotāju datu aizsardzības paradumiem, ko viņi domā. Un pašā sākumā gan uzreiz gribu teikt, ka pētījumu taisīja Digitālās drošības alianse, nevis mēs, līdz ar to varbūt skats nedaudz savādāks. Man pašam liekas, ka vispār nav jēgas runāt par kaut kādiem vidējiem paradumiem vai parastiem paradumiem, jo tie paradumi katram ir savādāki un katram tās vajadzības ir citas. Egīls pirms manīm pieminēja, ka drošība ir svarīgāka par ērtībām, nezinu, šaubos. Vismaz lielākai daļai tas tā noteikti nav, un vismaz man arī noteikti nav drošība svarīgāka par ērtībām. Katrā gadījumā tas ir jāizvērtē atsevišķi, un katram tas ir savādāk. Turklāt, otra lieta ir, ka, ja jūs piedalāties aptaujās, jūs runājat par to drošību, un tas noteikti nav tas pats, kas maksāt par to drošību ar naudu vai ar savām ērtībām. Līdz ar to, teorētiski, ja jūs pajautāsiet cilvēkiem par drošību vai gribās būt drošam, tad visi stāstīs par drošību, tagad ir visi stāst par kiberdrošību, bet, kad jāsāk par to maksāt, tad ir nedaudz savādāks skats par to. Un tad varbūt cilvēki jau sāk vērtēt, un tad jau parādās, ka tā ērtība vai mazākas izmaksas ir svarīgāks par to drošību. Tāpēc uzticams datus visticamāk ar aptaujām ievākt nevar, bet kaut kādu priekšstatu tas dod. Un katram drošība un piesardzība noteikti būs kaut kas cits. Tas, ko es saprotu ar drošību, piesardzību, ir pilnīgi savādāk, kā to sapratīs kaut kāds no jums vai kāds vidējais Latvijas iedzīvotājs tādu visticamāk nav, bet jā. Katrs ar to sapratīs kaut ko citu. Tad atbildes uz jautājumiem, vai cilvēki vai vienmēr ievēro piesardzību un drošības prasības. Tas ir tā kā no tās Digitālās drošības aptaujas, alianses aptaujas. Ar internetu banku var redzēt, ka gandrīz visi 84%. Un te var redzēt praktiski visu gan e-pastos, gan internetā, datorā, sociālajos tīklos, interneta veikalos, interneta telefona aplikācijās lielākā daļa ievēro tās drošības prasības. Savukārt tāpat laikā bija nākamie jautājumi. Cilvēkiem pajautāja, vai viņiem ir parole datoros, darba datoram, privātajam datoram, mobilajam telefonam, un izrādās, ka trešajai daļai mobilajam telefonam nav paroles. Attiecīgi, nevar jau būt, ka viņi nelieto internetu banku no telefona, bet, jā. Tas zināmā mērā arī parāda, ka runāt par drošību nav tas pats, kas, ievērot drošību vai maksāt par viņu ar savām ērtībām. Un te acīm redzot, ka lielākajai daļai ērtības ir svarīgākas par drošību, tur vismaz paroles ziņā, kas tā kā ir saprotami. Dīvaini, ka darba datoram 16% nav paroles. Ja runājam par parolēm, tas, ka jūs esat uzlikuši paroli, nenozīmē, ka parole ir laba. Te ir tā, statistika, tie dati gan ir veci, noteikti gan arī 10 gadi viņiem varētu būt šobrīd tādas populārākās paroles tanī laikā Latvijā. Tur ir top 10, kas, es domāju, ka viņš arī šobrīd nav īsti mainījies kaut kādām sistēmām. Ja jums darba devējs neuzspiež izvēlēties sarežģītas paroles, liela daļa vēl ar vienu izvēlās tādas paroles, kā ir top 10 parādīt šī slaidā. Vismaz to var redzēt tā kā ikdienā skatoties, kādas paroles cilvēki lieto. Paroļu sarežģītība arī ir tāda, ka 70% bija vārnīcā un 30% nebija vārnīcā. No vienas puses. Ja tagad es paskatos uz to paroļu datubāzi kā reizi, kad pāris mēnešus atpakaļ skatījos vēlreiz ar to jauno vārnīcu, ko mēs tagad izmantojam, vārnīcā bija 95% paroļu. Tā paroļu datubāze bija kaut kāda 110 000 paroles, ja mēs runājam par datu kopu tādā kā pētījumā. Te var redzēt, ka tās paroles ir īpatnējas. Interesantas. Jā. Cilvēki, protams, tās paroles lieto, datoram viņas ir, tur varbūt vēl varbūt kaut kā nedaudz pamainīt. Es ar cik kreisajā pusē jūs varat redzēt bildi no interneta kameras, kur cilvēki arī ir izvēlējušies kaut kādas paroles. Tur sidus es esmu aizklājis, lai jūs nesaprastu, kurā vietā tā
māja atrodas, kurā vietā tā videokamera novietota. Bet te var redzēt, ka bezvadu tīkla parole ir Annas 999, nu, arī diezgan vienkārša. Nu jā, paroles nemaina gadiem. Cik bieži jūs mainat paroles? Darbā jums tā kā uzņēmumā noteikti kaut kāda informācijas sistēma drošības noteikumi, jūs viņus tur mainat reizi pāris mēnešos. Savukārt, cik bieži jūs mainat tādas paroles kā Facebookam, draugiem, Twitterim vai kaut kam tādam? Visticamāk, lielākā daļa, kā ir reģistrējušies to paroli, tā ar to paroli lieto vēl līdz šim. Vai jūs atceraties tās paroles, ko jūs kad 11 gadus atpakaļ reģistrējāt savus pirmos e-pasta kontus, vai tās tādas pašas, un cik drošas tās ir? Un vai tur, teiksim, uzdodiet sev jautājumu, vai pēc tam, ka reģistrējot kaut kādus sociālos kontus, sociālo tīklu kontus vai kādu citu sistēmu kontus, jūs esat izmantojuši to e-pasta adresi, ko jūs reģistrējāt 15 gadus atpakaļ ar paroli, kas ir ļoti līdzīga šai, un norādījuši to e-pasta adresi kā paroles atjaunošanas e-pasta adresi. Tā arī daudziem gadās. Tā arī ir, no savas pieredzes esmu redzējis kaut ko tādu. Ik pa laikam lasu arī kursus, ne tikai IT speciālistiem, bet arī darbiniekiem par IT drošību, kas ir IT drošība, ko vajadzētu ievērot, ko varbūt nevajadzētu ievērot, kāda riski ir. Tad, ko var redzēt, ka daudz cilvēku nezina, kas ir vairāk faktoru autentifikācija. Viņi lieto, protams, internetbankās tās kartītes, bet vairāk neko arī viņi īpaši nezina. Un vairums cilvēku arī lieto kodu kartes internetbankām, kas ir diezgan dīvaini mūsdienās. Ieskaitot, ka es zinu, ka ir cilvēki, kas Twitterī, pat IT drošības speciālisti lielījušies Twitterī, kad viņi lieto kodu kartes banka autentifikācijai, jo viņiem liek, protams, ka tur ērtības nav tur svarīgāks par drošību. Kodu karti ir ērtāk par kodu kalkulātoru, jo kodu kartē nebeigsies baterijas. No otras puses, manas vecākās kodu kartes kaut kādiem nesvarīgiem banku kontiem noteikti arī kaut kādas, gandrīz 15 gadus vecas. Līdz ar to tie kodi ir, tā. Tā digitālā drošības alianse veic arī interesantu eksperimentu uz ielas, kur divas smukas meitenes jautāja cilvēkiem ievadīt savu paroli datorā, lai pārbaudītu paroles drošību. Trešā daļa to arī izdarīja. Tā kā, arī tad par to piesardzību un drošības prasību ievērošanu. No otras puses, protams, ka te var redzēt arī slaidā, kad, tur visi lielākā daļa cenšas ievērot drošību internetbankā. Tie pārējie jau, varbūt tie 78, 70, tā trešā daļa tie, kas tie pārējie, kas nav vairs svarīgi. Un kas tad ir droša parole? Es diezgan daudz stāstu par parolēm. Šī ir droša parole. Varat izlasīt, ja? Tāpat laikā tur arī kaut kad bija veikta aptauja, es neatceros ar digitālās drošības alianses saistībā ar to, vai ar CERTu, vai ar kādu citu, ka katrs trešais interneta lietotājs glabā paroles blociņā vai lapiņā pierakstītas. Un kā jūs domājat, kā var atcerēties šādu paroli? Kurš var tādu paroli atcerēties? Es nevaru. Un, ja jums viņa jāmaina reizi 3 mēnešos, un tur tādas paroles ir vairākas, tas ir diezgan liels, diezgan neiespējami. Tāpēc, var jau būt, ka tomēr jāstāsta lietotājiem, ka dažos gadījumos tomēr tās paroles drīkst pierakstīt, un ka nekas slikts tas nav. Tur vienīgais, ka pastāstīt, ka varbūt to pierakstīto paroli nevajag pielīmēt datorā pie ekrāna un varbūt vajag kaut kā noslēpt tur savā šifrā vai kaut kā tādā veidā, ja kāds pēkšņi atrod to blociņu, lai nav acīm redzam, ka tā ir parole tai un tai sistēmai. Līdz ar to tie lietotāji ir jāizglīto. Jo mūsdienās, ja jūs neļausiet lietotājiem pierakstīt paroli un liksiet viņiem viņu atcerēties un liksiet mainīt reizi 3 mēnešos un uzliksiet sarežģītības prasības, tur lielie mazie burti, speciālie simboli, cipari, visticamāk viņš izvēlēsies ļoti sliktu paroli, kas būs ļoti viegli uzminami, ja kāds tiks pie paroļu datubāzes vai iegūs kaut kādu jaucēju summu. Var jau būt, ka pierakstīšana nav nemaz tik slikta doma mūsdienās. Un, protams, paroles nav vienīgā vājā vieta.
Kas iedzīvotāji satrauc lietojot sociālos tīklus? Te ir daudz publiskotos datus var kāds izmantot ļaunprātīgi, sociālā mēdīja īpašnieks manus datus var nodot citiem un tā tālāk. Bet tā problēma, protams, šī vietā, vismaz kā es no drošības auditoru viedokļa redzu, ka visticamāk neviens no šiem nav lielākais risks, lietojot sociālos tīklus. Lielākais risks lietojot sociālos tīklus ir, kad, ja jūs kaut ko ievietojat arī sociālajā tīklā, jūs zaudējat kontroli par tiem datiem, un jūs viņus īsti nevarat izdzēst vairāk. Tepat Latvijā ik pa laikam parādās piemēri, ka kāds neapdomīgi ieliek kādu bildi tur Instagramā, Facebookā, un pēc tam, kad jau visi par to šūmējās, tur satraucās, tad jau ir pa vēlu. Jūs to bildi varat izdzēst, bet viņi jau ir nokopēta, sakopēta, pārpublicēta un tā tālāk. Interesants piemērs bija Amerikā, kad hakeri nozaga datubāzi no iepazīšanās portāla ashleymadison.com. Es pieņemu, ka liela daļa zina, kas tas par portālu no ziņām. Tie, kas nezina, tas ir iepazīšanās portāls precētiem cilvēkiem. Ja jūs gribat krāpt savu vīru vai sievu, jūs tur piereģistrēties, atrodat mīļāko tur, un pēc tam jūs par $30 varat izdzēsties no tā portāla. Un tad hakeri bija nozaguši to datubāzi un tur mēģināja tur sarunāt, uzlika, tā kā tur paziņoja, ka īpašniekiem jāaptur portāla darbību, vai viņi mēnešu laikā nopublicēs tos datus. Protams, portāla darbību sistēma darbību neviens neapturēja, un tad viņi tos datus arī nopublicēja. Gan esošos lietotājus, kas tur bija, gan arī tos, kas ir par $30 dzēsušies ārā. Kad es tajā datubāzē meklēju kaut kādas savas amerikāņu paziņas, es atradu tur kaut kādu vienu cilvēku, kam ir tieši tās pats vārds uzvārds kā manam draugam Amerikā. Bet par laimi tas nebija viņš, bet tur varēja redzēt, ka cilvēks bija kaut kāds 3 reizes dzēsies no tā portāla ārā. Piereģistrējās, kaut ko tur padara, tur samaksā $30 un izdzēšās. Attiecīgi, jūs nevarēsiet izdzēsties principā to, ko jūs esat ierakstījuši Facebookā, Twitterī, Instagramā, tur jebkur, tas tā kā ir gandrīz vai uz mūžīgiem laikiem. Un šī sarakstā, pa lielam jau tas nav, tur kaut kādas sekas, bet tas lielākais risks par to datu pazušanu tur nav. Un jūs arī nepasargās tur fizisko personu datu aizsardzības likums vai tā jaunā regula, kas tā kā uzliks stingrākas prasības, jo gan jau, ka viņi tā neviens neievēros. Un ja mēs runājam par kaut kādiem Facebookiem, tādām lietām, tad uz šiem jau tas nemaz neatiecās tā regula. Un uz tādiem maziem portāliem kā ashleymadison.com, kur bija laikam kaut kādi vairāk 10 miljonu lietotāju, tas arī īsti neatiecās, ja viņš darbojas ārpus Eiropas Savienības. Cita lieta, ja mēs runājam par personas datiem, ka cilvēki bieži vien nesaprot, viņus satrauc savu privāto datu aizsardzību. Te ir piemērs no kaut kādas juristas Twitter ieraksts, kad viņi satraucās, kad Rīgas satiksme vai Rīgas doma tur ar rīdznieku kārti viņu spējas izsekot vai ievākt kaut kādus datus, un tad viņi tur zaudēs kaut kādu savu privātumu, savukārt Facebook. Ja mēs pastamies tās sievietes Facebook profilu, tur ir pilns ar bildēm un visādām tādām lietām. Tur ir skaidrs, ka tas sīku, kuros džimos viņi staigā, kur viņi braukā apkārt un tā tālāk. Tad ir skaidrs, ka tā Rīgas satiksmes datu apstrāde ir pavisam maza lieta šajā visā pasākumā. Vai tur, teiksim, mans kaimiņš, kas laikam strādājas kaut kā par policistu un mēģina tur slēpt savu identitāti, tur strādāja fiziskajā apsardzē, tur kaut kā tā, tur Facebookā nereģistrējās, ja pareizāk sakot, piereģistrējās kaut kādu baigo pseidonīmu, tur baigi noslēpumu mainais, lai viņi tur neatrod. Savukārt viņam ir sieva, kas tur reizi dienā vai vismaz pāris reizes ieliek bildes Facebookā, Instagramā ar sevi, viņu, māju, bērniem, adresēm, ar savu īsto vārdu, uzvārdu. Kāda jēga tad tā slēpties? Kad no vienā vietā jūs slēpjaties, citā vietā jūs... Vēl viena interesanta bija jautājums tajā aptaujā, ka jūs saņemat e-pastu no e-pasta uzturētāja, kas aicina nekavējoties uzspiest uz saiti, lai nomainītu paroli, jo jūs kontu kāds ir uzlauzis. 11% saka, ka uzmanīgi uzklišanās uz saites, lai nomainītu paroli. Tā pieredze sociālās inženierijas testiem to arī parāda, ka aptuveni 10% gadījumu ir iespējams kaut kādā mērā izkrāpt lietotājiem tur informāciju.
No otras puses, kas te var redzēt kaut ko sliktu? CERT LV paroļu pārbaudas rīks, ka jūs nokļūstat tādā lapā. Tagad mēs pasmējamies pie tiem 11% lietotāju, un tad tagad, ja jūs saņemat ēpastu uz CERT lapu ar šādu izskatu. Jā, burti nav pareizi, bet kad es jums jautāju, ka skatīties, kas tur slikts ir, bet vai izstās pēc īstas lapas, ir pat atslēdziņas, starp citu, ko cilvēkiem māca, kam jāskatās uzmanīgi, vai tur nav krāpšana. Cita vēl viena problēma ir vājas zināšanas par tehnoloģijām, ko izmanto ikdienā. Kreisajā pusē ir bilde no tāda lietojuma, kas laikam vairs nav aktīvs, jūs viņu vairs nevarat uzinstalēt, kas saucās Jomopits. Kas ir dzirdējis, kas ir Instagrams? Gan arī visi, ja? Kas ir dzirdējis, kas ir Jomopits? Vienu roku es ieraudzīju, ja. Tas bija lietojums, kas rādīja bildes no Instagram. Jūs iebakstat kartē kaut kādā punktā, un viņš parāda bildes, ko cilvēki ir salikuši Instagramā ap to punktu. Diezgan interesanta lieta. Parādīja sievai, viņa bija sajūsmā. Tur var pastīties, teiksim, kur kaimiņi ceļo, kā viņi izskatās un tā tālāk. Diemžēl tas lietojums nav vairs pieejams. Otrā pusē ir bilde no statistikas par tādu iepazīšanās portālu Latvijā, kā Gribu LV, arī ļoti tāds vecs portāls. Cilvēki tur mēdz likt savu skailfoto. Ja tur, teiksim, 11 gadus atpakaļ jūs savu kailfoto bildējāt ar fotoaparātu un tad mēģinājāt kaut kādu, es nezinu, kā viņi tās filmas attīstīja un kaut ko tādu un skanēja, bet kaut kā viņi to darīja. Tad, kā to dara tagad? Tagad lieto telefonu, un telefonā parasti bildēs iekšā ir koordinātes, GPS informācija. Tad pāris gadus atpakaļ bija uztaisījis maziņu programmiņu, kas apstaigāja visas bildes šī portālā un pastījās bildes, kurām iekšā koordinātes. Un te var redzēt mazu tur datu kopu ar bildēm no Rīgas. Tie karodziņi ir tām bildēm, tām vietām, kurā vietā tās bildes ir nofotografētas. Rīga te ir ielikt speciāli, ka jūs nevarat saprast, kas tad tas par cilvēku ir, jo, tur ir, teiksim, ja tas karodziņš kaut kādā Latvijas viensētā, kas arī tur tā var gadīties, un tā datu kopā tā arī bija, tad aptuveni jūs zinat, kas tas par cilvēku, ja tas ir jūsu kaimiņš. Sejas parastenīs bildēs nefotografē, starp citu. Antivīrus programmas, arī turpinot to tēmu par cilvēki jautāja par jaunākajiem antivīrusiem, tad Digitālās drošības alianses jautāja par jaunākajiem antivīrusiem, vai jūs zināt, kur var atrast datorā, vai jums ir jaunākā antivīrusa versija. Tad jautājums auditorijai. Kā jūs domājat, vai ir jālieto antivīrusa programmatūra telefonā? Kurš domā, ka ir jālieto? Okay. Un kurš domā, ka jālieto antivīrusa programmatūra Windows 10 datoros? Arī diezgan daudz. Arī, jā, tas ir tāds, kāpēc uzdevu šos abus jautājumus? Tie abi jautājumi diezgan strīdīgi. Ja man jautā, tad abos gadījumos es visticamāk teiktu, ka nevienā, ne otrā gadījumā to antivīrusu nav obligāti lietot. Ja tur, teiksim, agrāk jūs Windows datorā viņu lietojāt, tad mūsdienās jau, Microsoft ir parūpējies, ka tur ir kaut kāds antivīrus jau Windows 10, un tur jāņem vērā, ka drošība nekad nav tāda ļoti vienkārša lieta, kas ir tā, ka tur jūs pasakat, ka gribās droši un izdarat droši. Vienmēr ir kaut kāda kompromisa. Un uzinstalējot antivīrusu uz datoru, jūs pakļaujat to datoru vēl kaut kādiem papildus riskiem. Jo antivīrus atslēdz kaut kādas drošības aizsardzības kaut kādās vietās, un pats par sevi var būt ievainojams. Un, ja jums ir antivīrus, priekš kam par to vēl maksāt? Līdz ar to, savukārt par telefoniem, tur ir vēl trakāk, jo tas telefona operētāja sistēmas pietiekami drošas, lai tur nelietotu tos antivīrusus vispār tajos. Ja jūs to telefonu lietojat uzmanīgi, ja jūs viņu nelietojat uzmanīgi, tad visticamāk antivīrus jums arī nepalīdzēs. Tur, tad attiecīgi, te var pat redzēt, ka daudziem liekas, ka pilnīgi noteikti kaut kas tāds jālieto, lai gan mūsdienās jau tur sekojot modernajai attīstībai operētāju sistēmās var jau būt, ka to nevajag darīt. Bet es nesaku, tagad metiet ārā antivīrus saviem Windows datoriem. Kaut kādu jēgu viņiem ir un kaut kādu pievienoto vērtību viņi dod. Vēl par lietotājiem un par tehnoloģijām.
Kreisajā, man laiks ir, jā. Kreisajā pusē ir bilde ar webkamerām Latvijā. Kaut kāds 821 webkamera. Un lielākā daļa no viņām, teiksim, lietotāji viņas ir uzlikuši visur kaut ko skatīties mājās, kaut kā tā, ir praktiski publiski pieejamas. Jūs tām webkamerām varat attālināt pieslēgties, uzzināt paroli, paskatīties, ko tā webkamera rāda, paskatīties, lūk, ka te var redzēt tās paroles, tur kādas lietotāji salikuši. Un lietotāji jau arī, viņš nopērk webkameru, pieslēdz tīklam, un viņš nesaprot, ka tur var būt kaut kādas drošības problēmas, ka varbūt ir slikta ideja uzlikt webkameru, kas raida datus internetā, aizsargāt ar paroli 1, 2, 3, 4, 5, 6, piemēram, un kas nepārtraukti rāda tur bildi no viņa dzīvojamās istabas, guļamistabas, kaut kā tādas vietas, jo gribās, teiksim, ka jūs esat darbā, pastīties, ko tas kaķītis mājās dara, kad jūs neesat tur uz vietas. Savukārt hakers tur kaut kādu vai tur kaut kādi jaunieši, kas grib izklaidēties, vakarā var skatīties, ko saimnieki mājās dara. Un tā tur ir, jā, nu. Vienu kameru, ko paskatījos, kas bija tā kā ievainojama, noteikti tā darīt varbūt ir slikti, bet, nu jā, tur skatos privātu māju, tur kaut kāda sieviete dejo ar savu meitu. Nu, tur kaut kā pagriezu viņu kaut kā savādāk, un pēc brīža paskatos, nē, tur vēl kaut kā, noteikti es neesmu vienīgais skatītājs, un kāds to kameru pagriezis atpakaļ. Attiecīgi, nu, tad, nu, reku, tādas ir kaut kādas 800, nu, vismaz 800. Un šo slaidu es taisīju vakar, starp citu, tas ir tā kā svaigi dati, rekur. Lielākā daļa Rīgas apkaimē kaut kā tā. Rekur, tika pieminēti televīzoru viedie un kaut kas tās. Tas ir viedie Samsung televīzori, kas pieejami, nu, internetā Latvijā. 331. Diezgan daudz. Nu, par laimi viņiem nav tur tādas iespējas, vismaz publiski zināmas iespējas, kā jūs tam televizoram varat pieslēgties, ieslēgt mikrofonu, ieslēgt kameru. Tur, nu. Šobrīd es neesmu dzirdējis par tādu tur ievainojamību vai tur Rīgu, kas to ļautu darīt. Bet tikko tāds būs, nu, tā tur attiecīgi tā varēs darīt, jā. Šī ir interesanta lieta. 2700 Windows serveru, file serveru pieejami, nu Windows SMB file serveru, kas ir Windows file serveru internetā Latvijā. Diezgan daudz arī, arī viss Rīgā. Te ir piemērs viens no Hanu Pro, laikam tur viņiem kaut kāds Windows serveri, kaut kāds Windows šāri tur salikt, tepat kaimiņos atrodās viņiem birojas. Nu, ko tad tādā tur, teiksim, arī tur? No vienas puses, jā, tur jūs varat redzēt, kas viņiem tur glabājās, varbūt kaut kāds projekts nojaust. Nu, arī liekas, nu, kas tur slikts. Un teiksim, šim konkrētajam es viņu ieliku slaidos, tāpēc, ka tur nevarēja piekļūt tiem datiem. Dažiem ar citu var piekļūt, dažiem var pieslēgties ar anonīmo lietotāju, kas noteikti nav tā, ka nekas aizliegts, un redzēt to, kas tur stāv. Nu, ko tad sliktu var redzēt šeit? Nu, kaut kādu failu šāru nosaukumi. Savukārt, ja mēs paskatāmies bišķī dziļāk rekur, tas pats serveris, viņš pastāstīs ne tikai kāda failšāra nosaukuma ir, bet arī kāda cita datora tanī tīklā pa viņu ir. Tā kā te var redzēt, ka viņiem ir darbinieci kaut kāds, viņi izmanto rekur MacBook Pro datoru, Edgars izmanto MacBook Pro datoru viņiem tur. Tad viņiem ir kaut kāda Lenovo, visticamāk portatīvie, kaut kādi video datori, kaut kādas vairākas workgrupas vai domēni, tur kā no Pro, MS Home, Samba, Silikons, kas laikam viņu vecais nosaukums ir, nu, kaut kā tā, Arneso. Līdz ar to tāds dators, kas stāv un file serveris, kas stāv internetā, pastāsta ne tikai par to, kas viņam ir, bet viņš var pastāstīt arī, kas jums iekšējā tīklā ir. Un kas, nu, šī gadījumā neko slikti noteikti nevar izdarīt, bet tā vai tā, nu, nepatīkami. Te viens cits dators arī te var redzēt. Un te jau sāk parādīties personas dati, jo te var saprast, ka firma visticamāk saucās kaut kāds Seriks, un te jau ir Julita, Vladimirs, Kadris, Silvija, video, bugalķerija, attiecīgi tur cilvēki krievisku runāšanu uzņēmumā. Citas problēmas. Nu, par šeit tā kā baigo tādu piemēru nav, man arī drīz, es tā domāju, jābeidz, ka nu, tas, ko es vismaz esmu redzējis, ka cilvēkiem parasti ir diezgan miglains priekšstats par datu aizsardzību un personas datiem, kad, nu, it kā tos datus gribās sargāt, bet, nu, tad, kad ir ērti, tad ir neērti, tad ir, nu, tad jau kaut kas cits, jo tur, nu,
piemēru daudz, teiksim, kaut kādas varbūt vienas pieturas aģentūras, ka jūs gribētu no vienas puses, kad jūs aiziet uz valsts iestādi un viņiem pieejami visi jūsu dati no visām citām valsts iestādēm, lai jums nav jānēsā izziņas, tur liek jāskraid. No vienas puses baigi ērti. No otras puses, es domāju, ka tas īsti neatbilst pat esošajiem likumam par fizisko personu datu aizsardzību. Un no otras puses, un pat ja nerunā par likumiem, varbūt man arī šī ideja liekas slikta. Tur tie dati vienā vietā, tur var jau būt, ka visticamāk tur ir pārāk daudz risku, ka varbūt, kad man tās dažas reizes pāris gados vajag kaut ko tādu izdarīt, tad varbūt labāk es apstaigāju tās iestādes savāc tos datus, nevis tie dati ir pieejami visiem vienā vietā, bet tas arī tāds lēmums. Protams, no mārketinga viedokļa, no PR viedokļa baigi forši. Tur cilvēks aiziet vienā vietā, viņam ir viss. Vai tas ir labi vai slikti, tur ir grūti atbildēt. Un vēl viena lieta, protams, ir, ka cilvēki parasti grib sargāt savus datus, kurš tad negrib sargāt savus datus. Savukārt to citu datu aizsardzība ir kaut kas pavisam savādāks, jo tas ir mazāk prioritāri un tas kaut kas tāds arī tur bieži vien tiek novērots. Un pamēģiniet, piemēram, safotografēt cilvēku, kas mašīnā ir salīdzis savu ielicis video reģistrātoru, tur, teiksim, tur uz ielas, tur viņa mašīnu, viņu pašu. Lielākā daļa noteikti tur tā kā nebūs ļoti priecīgi par šo un cels jums iebildumus, lai gan viņam pašam ir video reģistrātors, un viņš jūs visu laiku filmē. Tā. Tas bija aptuveni viss, par ko es gribēju pastāstīt. Lielas paldies par uzmanību, ja kādi jautājumi. Jā. Paldies. Tev mazs jauks dāvaniņa no Stendera. Un, kā saka, atmiņai pateicība, noteikti tev ir visa siena ar tādām, bet tomēr. Bet es tev vēl nelaižu lejā. Ja godīgi, tad tu pabeidz burtiski pāris minūtes pirms laika, un mums ir patiesībā laiks aprunāties. Twitterī jūs esat ārkārtīgi laiski, latviski pasakot, bet kaut galā šī ir drošības konferences. Līdz ar to droši vien kaut kādas īpašas aktivitātes sociālajos tīklos no šīs auditorijas varbūt mēs arī negaidām. Bet pagājušajā gadā es pārbaudīju, tomēr, man liekas, 1 vai 2 bija iečakojušies bibliotēkā. Tātad nav tā gluži, kad jūs to neko no tā nelietojat. 2 lietas man piefiksējās, ko es gribēju uzreiz pajautāt. Tā pirmā lieta un tas pirmais teikums, kas tu teici, ka cilvēki cenšas ievērot drošību internetbankā. Vismaz, ja? Bet, man liekas, ir vairāk nekā loģiski, ka tas nav viņu nopelns, ka tas ir banku nopelns patiesībā. Un tikai un vienīgi, ja? Jo viņi spiež darīt, viņi spiež tās paroles mainīt, tur regulāri tev tas viss ir jādara un tā tālāk. Jautājums, vai pārējiem tā kā arī nevajadzētu, teiksim, varbūt ne tik traki, bet tomēr piekopt to? Tur ir tāds sarežģīts jautājums. Es domāju, ka cilvēki satraucās par to internetu banku drošību noteikti nevis tāpēc, ka bankas viņiem prasa, bet tomēr, ka viņiem pašu nauda tur stāv no vienas puses. No otras puses, tas protams, uzreiz jāatcerās, ka es sākumā teicu, ka runāt par drošību nav tas pats, kas rūpēties par drošību, jo daudzi vēl arvien lietoja kodu kartes un turpināt viņas lietot, ja to neaizlietu. Savukārt, ja mēs runājam par bankām, viņas jau arī visticamāk drīzāk, varbūt nav ļoti populārs viedoklis, viņas satraucās par savu drošību, nevis par to klientu drošību. Savukārt, ja klientiem nozags naudu, tad bankas lielākā problēma būs kaut kāds PR, kaut kādas problēmas, kaut kas tāds. Līdz ar to tas tā kā to visu regulē. Un tā paroļu maiņa, es lietoju kodu kalkulators pamatā. Tagad pēdējā banka, ko es lietoju, jau atteicās arī no paroles, un līdz ar to man tikai kodu kalkulators, savukārt citas bankas. Ja man liek paroli mainīt reizi gadā, tur kaut kāda apsvēruma pēc, liels jēgas internetu bankā to darīt nav. Jo, kāpēc mainīt paroli reizi gadā internetu bankā? Man liekas, ka tas tiek prasīts pat vēl biežāk atkarībā no bankas. Un es kad neesmu redzējis. Man ir viena banka, kurai tur vajag paroli, tāpēc, ka ir kodu karte, un tad reizi gadā viņi grib, lai es to paroli nomainu. Lai būtu jēga mūsdienās mainīt paroli, tā paroli jāmaina reizi pāris nedēļās vai reizi nedēļā. Tur es tā domāju. Reizi gadā tas ir pat reizi 3 mēnešos. Ir kāds, kas maina reizi nedēļā? Nē, es nemainu. Es teicu, ka ērtības nav svarīgāks par drošību. Jā.
Nu, skaidrs. Nē, nu, varbūt tur, protams, prasītos to diskusiju mazliet turpināt par šiem autentifikācijas mehānismiem un tām aplikācijām, kas tagad ir telefonos priekš autorizācijām bankām un tā tālāk. Dažiem liekas tā kā loģiski un pareizi, dažiem liekas, ka, nu, ar ko tas ir drošāk. Varbūt ne pa to, bet tā otra lieta, tu rādīji dažus no cipariem un tajā sakarā es gribēju pieminēt arī tā saucamo millennials daļu. Ja, kas jau ir piedzimuši ar telefonu rokā, ar sociālo tīklu rokā, un viņiem šīs te mūsu paaudzes cepšanās par to, kad internetā kaut ko nevajag publicēt, šķiet tikpat absurda, kā mums liekas, kad vajadzētu tagad darbā visiem rakstīt tas pauzi kādu. Nu, no vienas puses, no otras puses, tikko viņš saskarās ar problēmu, ka viņš vairs nevar izdzēst to, ko viņš nopublicēs, un ka viņš grib to izdzēst, tad jau vairs īsti nav, jo, ja mēs paskatāmies, ka cilvēki runā par visādiem mobbingiem internetā, vēl tur kaut ko tur tieši par jauniešiem, tā problēma jau arī tenī vecuma grupā ir. Tā kā, Jā. Varbūt kāds vēlas kādu maz jautājumu no zāles uzreiz? Jo sociālajā tīklā tā kā nebija jautājumu. Jā, tur viena roka pacēlā. Ir, neredzu. Kur ir? Jā. Tātad, kāds ir tavs viedoklis par Smart ID? Nē, es domāju, ka es pats viņu neesmu lietojis, uzreiz pateikšu. Jo pārāk daudz kā tur ir, lai tur priekš autentifikētu. Nē, tas normāls risinājums, viņš pilda savu funkciju. Jums jāņem vērā, protams, kad nekad nebūs tāds pasākums par tiem pašiem autentifikācijas rīkiem, kad tur mēs pateiksim, ka ir viens pareizais un labākais risinājums. Viņš ir normāls risinājums, kas visticamāk ir lietojams, un katram pašam jāizvēlās tos riskus lietot tādu vai nelietot tādu. Tur kādam liekas, viņš ir ok, un kādam būs arī ok, tur attiecīgi kādam liksies, ka viņš ir pietiekami nav īsti drošs. Tā. Ja tu lieto kalkulātoru? Es lietoju kalkulātoru, jā. Jo tas ir fizisks autentifikācijas. Nē, viņš nav pieslēgts internetā, viņš izstrādā uz telefonu. Viņiem, protams, ir savi riski, kas nav varbūt kaut kādam Smart ID, bet, jā. Tur tāda universāla risinājuma, diemžēl, nav tur tāda, kas strādās vienmēr un vienmēr būs 100% droši. Labi, teiksim sirsnīgi paldies Agrim Krustam. Jā, Aplausi.